Borisa un Ināras Teterevu fonds ir ģimenes fonds, kuru mecenāti Boris un Ināra Teterevi nodibināja 2010. gadā ar nolūku atbalstīt izcilas un sabiedrībai noderīgas labdarības iniciatīvas. Fonda darbības virzienus veidojušas Teterevu ģimenes intereses un vērtības. Fonds īpaši atbalsta kultūru, mākslu un izglītību, uzlabojumus publiskajā pilsētvidē. Fonds sniedz atbalstu kopienu attīstības organizācijām pilsētās un lauku apvidos. Palīdz maznodrošinātu un trūcīgu personu grupām. Fonds atbalsta rūpes par dzīvniekiem. Boris Teterevs pēc izglītības ir ārsts, kas ilgu laiku strādājis arī Rīgā. Pēcāk pievērsies uzņēmējdarbībai Latvijā un Krievijā. Šobrīd pilnībā pievērsies labdarībai un savu radošo ieceru piepildīšanai. Ināras Teterevas sirdī vienmēr bijusi tuva māksla un rūpes par dzīvniekiem. Viņa ir daudzu desmitu labdarības projektu iniciatore un aizbildne. Rīdzinieki un kultūras, izglītības un mākslas mecenāti Boris un Ināra Teterevi ir lielākie privātie mecenāti Latvijā. Savu atbalstu labdarības iniciatīvām, īpaši Rundāles pilī un Latvijas Nacionālajai operai, viņi aizsākuši jau 90. gadu vidū, vēl ilgi pirms tika dibināts Borisa un Ināras Teterevu fonds. Borisa un Ināras Teterevu fonds darbojas 5 atbalsta jomās. Augstākās izglītības izcilība, kopienu attīstības iniciatīvas, sociālā palīdzība, rūpes par dzīvniekiem, kultūra un māksla. Borisa un Ināras Teterevu fonda darbība aptver 4 kontinentus un tiek īstenota visā Latvijā. Fonda darbības sākums sakrita ar ekonomiskās krīzes smagākajiem gadiem. Tolaik fonds pievērsās sociālajai jomai, atbalstot labdarības virtuves Latvijā. No 2010. līdz 2013. gadam sadarbībā ar Ziedod fonds palīdz īstenot labdarības iniciatīvu Kopgalds siltes maltītes atbalsts. Daudziem cilvēkiem pusdienas labdarības virtuvē ir vienīgā siltā maltīte dienā. Pirms 3 gadiem šo atbalstu uzsākot, fonds atbalstīja zupas virtuves 15 pilsētās. Nākamajos gados šis atbalsts pieauga, un tagad mēnesī vidēji zupas virtuves izdala 80 000 porciju mēnesī. Šogad fonds uzsāka finansēt labdarības programmu Maizes rieciens. Tās mērķis ir dot iespēju maznodrošinātiem cilvēkiem saņemt regulāru siltu maltīti. Īpašs atbalsts tiek sniegts bērniem, sirmgalviem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 2013. 14. gada augstajā sezonā 50 labdarības virtuvēs atbalstu iknedēļu saņem gandrīz 5000 trūcīgu un maznodrošinātu cilvēku. Sadarbībā ar novadu fondiem Teterevu fonds ar priekšnesumiem un paciņām svētkos iepriecinās 4000 sirmgalvju. Jaunākais fonda projekts sociālās palīdzības jomā ir labdarības programma Dakter, es labi redzu. Šis projekts notiek sadarbībā ar lauku skolām. Tajās ārsti konsultē skolēnus par redzes profilaksi. Šogad redzes pārbaudes veiktas 2500 skolēniem Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē un Latgalē, 15 novadu 70 mazajās skolās. Vairāk nekā 400 bērniem izsniegtas fonda atmaksātas receptes brillēm un kontaktlēcām. Nākamajos gados redzes pārbaudes veiks vēl 1000 skolēnu mazajās lauku skolās visā Latvijā. Jau 3. gadu Teterevu fonds Rīgas Stradiņu universitātes paspārnē atbalsta lielu atsaucību guvušu neformālās izglītības programmu Inteliģences akadēmija. Pagājušajā mācību gadā mākslas un kultūras moduli noklausījās 600 interesentu. Balles deju teoriju un praksi apguva 100 dalībnieku. Līdz šim Inteliģences akadēmijas nodarbības apmeklējuši 5500 interesentu. Akadēmijas nodarbības turpinās. Jaunākā sadarbības iniciatīva ar Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmiju sekmēs mūzikas izglītības attīstību. Sākot ar šo mācību gadu tiek atbalstīta izcilu studentu dalība starptautiskajos mūzikas konkursos. Fonds sniedz atbalstu arī Latvijas mūzikas akadēmijas jaunu 3-manuāļu mehānisko stabuļu ērģeļu būves pabeigšanai 2014. gadā. Tās būs pirmās ērģeles, kas Latvijā uzbūvētas pēc neatkarības atjaunošanas pilnīgi no jauna, un šo darbu paveikuši Latvijas meistari. Viens no pirmajiem fonda atbalsta virzieniem ir atbalsts pilsētu un lauku nelielajām kopienu organizācijām.
3 gadu laikā sadarbībā ar Kopienu iniciatīvu fondu 3 programmās Palīdzēsim māmiņai, veselībai un dzīvot priekam un atbalsts Rīgas senioriem. Tetereu fonds atbalstīs 95 bezpeļņas organizācijas visos Latvijas novados. No 2013. gada šīs 3 programmas apvienotas grantu programmā Nāc un dari, tu vari. Programmas ietvaros fonds atbalsta darbīgās bezpeļņas organizācijas, kuras ar savu rosību dara bagātu tuvākās apkaimes iedzīvotāju dzīvi un grūtos brīžos sniedz atbalstu līdz cilvēkiem. 2013. gadā atbalstītas 57 organizācijas, piešķirot to iecerēm 170 000 latu. Visjaunākā programma, ko fonds uzsācis šajā darbības virzienā, ir Kopienu filantropijas attīstības programma 2012. līdz 2017. gadam. Tās mērķis ir nostiprināt un attīstīt kopienu filantropijas ideju Latvijā un Baltijā, atbalstot esošos novadu fondus un sekmējot jaunu fondu veidošanos. Fonds sniedz metodisku un finansiālu atbalstu iedzīvotāju pašiniciatīvai vietējo kopienu attīstībā. 2012. gadā notika iedzīvotāju fórumi Kandavā, Balvos, Preļļos un Salaspilī, bet 2013. gadā Cēsīs. Pateicoties fonda līdzfinansējumam, Latvijas kopienu fondi 2012. gadā labdarībai savās apkaimēs spēja piesaistīt 144 000 latu. Nu pat 2013. gada oktobrī Valmierā notika starptautiska konference Kopienu fondu kustībai Baltijā 10. Tā pulcēja 120 dalībniekus no 10 valstīm. Novadu fondu mērķis ir attīstīt mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas vietējā apkaimē. Ik mēnesi ar fonda atbalstu dzīvnieku patvērsme Dzīvnieku draugs jaunas mājas sagādā apmēram 20 suņiem un 60 kaķiem. 2012. gadā ar fonda atbalstu Dzīvnieku draugs sterilizēja gandrīz 250 kaķus. Kopš 2013. gada fonds atbalsta modernāko dzīvnieku patvērsmi Baltijā Labās mājas Juglā, Rīgā. Šogad un nākamgad fonda finansējums ļaus patvērsmēm Dzīvnieku draugs un Labās mājas sterilizēt 1000 bezpajumtes kaķu Rīgā, Jūrmalā un citur Latvijā. Fonds atbalsta arī iedzīvotāju izglītošanu par ētisku attieksmi pret dzīvniekiem. Latvijas televīzijas skatītāju iemīļotais raidījums visai ģimenei Ķepa uz sirds ir tieši tāds. Raidījums sasniedz 100 000 skatītāju. Ķepa uz sirds dodas ciemos uz dzīvnieku patvērsmēm un palīdz atrast to iemītniekiem jaunas mājas un saimniekus. Stāsta par iedvesmojošiem piemēriem rūpējoties par dzīvniekiem. Jau no 1994. gada Tetereu ģimene iegulda Ziemeļeiropas baroka lielākās pērles arhitektūras ansambļa Rundāles pils kompleksa restaurācijā. Līdz ar fonda dibināšanu tika uzsākta Rundāles pils restaurācijas pabeigšanas programma 2010. līdz 2014. gadam. Tā ļāvusi 2011. gadā atklāt restaurēto biljarda zāli, bet šogad Hercoga 2. darba kabinetu. Nākamgad, kad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, atklās lielo galeriju un Hercoga bibliotēku. Un vēl nākamajā gadā noslēgsies 50 gadus ilgusī Rundāles pils restaurācija. Šo gadu laikā fonds ir atbalstījis neskaitāmas mākslas un radošās iniciatīvas. Šogad tika atklāts piemineklis leģendārajam māksliniekam, pasaulslavenajam baletdejotājam, rīdziniekam Mārim Rudolfam Liepam. Līdzās mākslas objektam Gondola Rīgas biržā, tas ir laikmetīgās mākslas piemērs publiskajā telpā un pirmais mākslas darbs publiskajā telpā, kas veltīts baleta mākslai. Borisa un Ināras Tetereu fonds atbalstu sniedz ne tikai Latvijā, bet plašajā pasaulē. Tetereu ģimene ir uzņēmusies rūpes par dzīvniekiem Taizemē un Ruandā, kļūstot par aizbildni pusaugu zilonītai Mūsa Taizemē, paglābjot viņu no cietsirdīgas izmantošanas ubagošanai. Savukārt atbalstot Mountain Gorilla Veterinary Project darbu, Tetereu ģimene rūpējas par sudrabmuguras kalnu gorillu populācijas saglabāšanu Ruandā. Pašlaik Āfrikā sastopams tikai nepilns 1000 šīs sugas dzīvnieku. 2013. gada novembrī Boris Tetereus tikšanās laikā ar ANO ģenerālsekretāru Banu Ki-mūnu vienojušies par atbalsta sniegšanu Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā.
Turpmākos 3 gadus mecenātu Tetereu ģimene sadarbībā ar Apvienoto Nāciju organizāciju un bijušā ASV prezidenta Billa Klintona dibināto starptautisko sabiedrisko organizāciju Global Fairness Initiative atbalstīs vērienīgu starptautisku palīdzības programmu. Tā paredzēta Āfrikas, Āzijas un Latīņamerikas trūcīgajiem strādniekiem un viņu ģimenēm, nodrošinot mazaizsargātajām sabiedrības grupām stabilas iespējas piedalīties ekonomiskajos un sociālajos procesos. 2013. gadā ar Borisa un Ināras Tetereu fonda palīdzību tiek sniegts atbalsts vairāk nekā 150 000 Latvijas iedzīvotāju. Fonda atbalstītajās vairāk nekā 170 organizācijās darbojas 7500 brīvprātīgo. Gadā šie cilvēki bez atlīdzības brīvprātīgi nostrādājuši 750 000 stundu. Naudas izteiksmē viņu padarītais ir 2,8 miljonu latu vērtībā. Ja šo darbu veiktu viens cilvēks, tam būtu vajadzīgi 375 gadi. Borisa un Ināras Tetereu fonds pateicas visiem, kas piedalās labdarības darbā.